smiltis ir iesilušas, saule ir tur kaut kur aiz mākoņiem, mazliet smidzina, bet tas pludmales volejbolam nemaz netraucē, jo sezona ir sākusies. Būs dramatiskas uzvaras, spraigas cīņas, emocijas, asaras, prieki, atraktīvas personības, un to mēs visu redzēsim šajā vasarā. Šodien raidījumā pilnas tribīnas un augsts raudas volejbols, pieredums pie labā, pirmā posma pirmās uzvaras. Sākums pludmales volejbola sezonai ir izdevies. Pilnas tribīnes, labākie spēlētāji, tiešām īsta bauda visiem pludmales volejbola cienītājiem. Šis Masters Eiropas čempionāta pludmales volejbolā posms Jūrmalā ir līdz šim lielākais pludmales volejbola turnīrs Baltijā. Ja aizvadītajā sezonā Jūrmalas smiltīs risinājās Eiropas volejbola konfederācijas satelīta sērijas turnīrs, tad šogad tika spērts solis uz priekšu un tika organizēts augstāka līmeņa turnīrs no Masters sērijas. Arī tribīnas šogad iespaidīgākas, 5 stāvu mājas augstumā. 5 dienu laikā turnīra dalību komandas no gandrīz visas Eiropas cīnījās par organizatoru sarūpēto 25 000 eiro lielo naudas balvu. Jūrmalā varēja just, ka olimpiskā kvalifikācija ir sākusies un ka šī sezona būs vēl aizraujošāka nekā iepriekšējā. Ceļu nevēlējās griezt neviens. Jūrmala atkal un atkal apliecināja, ka spēj kļūt par Eiropas pludmales volejbola galvaspilsētu. To cenšoties darīt jau 2. gadu pēc kārtas. You're doing the right thing. Latvijas lielākais pluss ir tas, ka tā dara visu pakāpeniski. Pagājušajā gadā šeit notika satelīta sērijas turnīrs, bet šogad Masters. Šeit ir viss nepieciešamais, lai varētu rīkot pasaules kausa Open posmu. Latvijā arī ir pasaules vadošie volejbolisti. Vienīgā problēma ir atrast vietu kalendārā. Tomēr mēs to izdarīsim. Latvija ir piemērs tam, kā maza valsts ar nepārāk lielu iedzīvotāju skaitu ir spējīga norganizēt ļoti augstu mērogu turnīru. Man ļoti patīk daudzie meži, kā arī tas, ka turnīrs norisinās lieliskā pludmalē. Turnīrs bija izdevies par visiem 100%. Atmosfēra, lieliski laikapstākļi, emocijas, fantastiski skatītāji un pats galvenais – Eiropas līmeņa pludmales volejbola spēle. Mēs esam vairāk kā apmierināti, jo Jūrmala, organizējot sacensības gadu pēc gada, progresē, un mēs ceram, ka nākošajā gadā šeit būs daudz nozīmīgāks turnīrs. Turnīra dalībnieki paliks ne tikai līdzjutēju atmiņās, bet arī vēsturē. Katrs no viņiem atstāja pēdas nospiedumu, tādējādi simbolizējot savu klātbūtni Jūrmalas Masters turnīrā Jūrmalā. Protams, par savējiem ir visaktīvākā un kaismīgākā līdzjušana, un kādu ne, jo šeit ir ko redzēt un kam līdzjust. Jo pamatturnīrā Latviju pārstāv 3 pāri. Latvijas komandām kopumā turnīrs izdevās. Toms Šmēdiņš un Viktors Koržņēvičs un Haralds Reigža, Armands Āboliņš nepārvarēja kvalifikāciju, un Latviju pamatturnīrā tādējādi pārstāvēja 3 dueti. Pēdējo 2 gadu pasaules ranga kopvērtējuma uzvarētāji Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš, kā arī 2 jaunizveidot pāri – Ruslans Sorokins, Aleksandrs Solovejs un Mārtiņš Pļaviņš, Hermans Eiglaskalns. Pēdējie pamatturnīrā cīnījās pateicoties organizatoru piešķirtajiem īpašajiem ielūgumam, vai tā sauktajam wildcard. Ruslans Sorokins un Aleksandrs Solovejs apažupu cīņās rūpējās par maksimālo intrigu. Abās spēlēs mūsu dueti prata uzvarēt, taču kāds bija šo cīņu sižets? Nokļuvuši zaudētājos abu spēļu otrajos setos mūsu pludmales volejbolisti prata atgūties un savu līdzjutēju atbalstīt, vēlāk izspruka no 3. setiem, gan pret poļu, gan austriešu komandu. Fantastika! Mūsu vīri veiksmīgi cīnījās arī vēlāk 8. kur prata uzvarēt 3 setu cīņā, taču 4. finālā veiksmes pietrūka. Līdz ar to zaudējums vēlākajiem turnīra medaļniekiem frančiem Jozefam Krū un Edvardam Rolansonam 3 setu spraigā duelī. Kā jums vispār kopā spēlēs? Jūs esat laimīgi kopā satikušies, viss kārtībā? Viss labi. Nē, normāli. Bieži strīdaties? Jā, bieži. Tā kā pārī laulātā dzīvē. Nu, labi, kur dzirdēju, ka tu teici, ka ja tu nebūs medaļa, tad tu, protams, tādu vārdu likvidēsi. Vai tā ir taisnība? Tas ir...
Jā, es teicu tikai tāpēc, ka cilvēki pārāk daudz uzdod jautājumus. To nedari. Es noteikti, ka es arī varu neizdarīt, bet, varbūt pie emociju uzplūdumu lielām, tad es nezinu, tad var arī FIVB turnīru ietvaros to pēc medaļas arī izdarīt, bet tas ir tā, jā. Par finālu pirms fināla droši varēja nodēvēt citu ceturtdaļfināla spēli, kurā liktenim bija lapaticies savest kopā divas Latvijas komandas. Mārtiņu Pļaviņu un Hermanu Egliskalnu sagaidīja Aleksandrs Samoilovs un Jāņš Šmēdiņa piedāvātais eksāmens. Skatītāji šo maču domājams izbaudīja par visiem 100%. Pirmajā setā Mārtiņš un Hermans cīnījās atzīstami. Blokā un uzbrukumā savu darbiņu darīja Hermans, aizsardzībā brīnums rādīja Mārtiņš, un pirmo setu daudziem par lielu pārsteigumu viņi pat uzvarēja. Mača turpinājumā Saša ar Jāni visu tomēr salika pa plauktiņiem, svinot uzvaru ar rezultātu 2-1. Mums pietrūka šādas augsts līmeņa spēles, ka mēs esam jauna komanda, mums ir ļoti maz punktu, mēs tur kvalifikācijā spēlējam, un es domāju, ka šitā spēle, kaut arī mēs zaudējām, kad dos ļoti labu tādu sajūtu, kad mēs varam cīnīties. Turnīrs arī to rāda, ka pirmās spēles bija tāds mazliet nervozs, un tā pēdējā spēlēs jau spēlējām brīvāk, un tas ir tas, kas pietrūks mums tagad spēlēt brīvāk ar savu pārliecību, jā. Un kaut kur minimāli pietrūka arī, protams, tehniskas lietas un kaut kur arī... Veiksme. Jā, veiksme arī, jā. Un tagad izšķirošās spēles pusfināli, kur noskaidrosim, kurš turpinās cīņu par uzvaru un kuram vajadzēs samierināties ar spēli par 3. vietu. Svētdienas rīts Jūrmalā auss silts un saulains. Tas solīja labas spēles un atmosfēru arī šodien. Diena aizsākās ar pusfinālu, kurā par nelielu pārsteigumu parūpējās Frančs, Krū un Rolandsons, pieveicot turnīru pirmo numuru poļus Marijušu Prūdeli un Gregošu Pieli. Taču tas vēl nebija viss. Sensācija līdzutēji sagaidīja arī otrajā no pusfināliem. Tajā laukumā devās mūsu labākie Samoilovs un Šmēdiņš, kā arī divi brāļi no Itālijas, Paolo un Mateo Ingrosso. Itālijas duets stabilu sniegumu bija demonstrējis visu turnīru gaitā un varēja sagaidīt, ka mūsējiem viegli neklāsies. Zaudējums to paredzēja retais, taču sportā iestudēt nav iespējams pilnīgi neko. Un ļoti labi spēlējušie brāļi vispirms paņēma pirmo setu 21-19, bet vēlāk uzvarēja arī otrajā ar 21-18. Saša ar Jāni nespēlēja slikti, taču gandrīz katrā epizodē kaut kas pietrūka. Itāļi bija labāki un, kas galvenais, nepieļāva savus kļūdus. Šādi spēlējot, komandas parasti paveic lielas lietas, un izņēmums nebija arī šī reize. Mēs nedarījām neko tādu, lai ierobežot viņu spēli. Viņi sita visur, līdz ar to mums tā spēle pajuka, un mēs nevarējām nevienu bumbu gandrīz neizvilkām aizsardzībā, nevienu blokā, plus vēl paši nokļūdījāmies uzbrukumā. It kā mēs pieķeram, esam vienu punktu priekšā, un pēc tam atkal vienkārši slikta spēle no mūsu izpildījuma un cīņa par 3. vietu automātiski. Skatītājiem patīkam, tas ir 3. spēlētājs jau uzkurina, bet, protams, ja tev iet, viņš tev palīdz, tā kā uz viļņu uziet, ja tev tomēr neiet, tad tieši otrā, tad grūtāk tur tā pašam ar sevi tu lauz to spēles ritmu. Bronzas spēlē, lai gan pretinieki bija vēl nopietnāki nekā pusfinālā, Samoilovs un Šmēdiņš uzvarēja itin pārliecinoši 2-0, 23-21 un 21-19. Diezgan droši, ka Polijas un Latvijas duetu ceļi krustosies arī kādā no sezonas pasaules kausa posmiem. Tāpēc šī uzvara pārliecības iegūšanai bija ļoti svarīga. Starp citu, šis bija jau 5. mūsējo panākums 5 savstarpējās spēlēs pret poļu spēcīgāko pāri. Diemžēl, jā. Man patīk, ka mūsu sabiedrība jau tā uztvēra mūsu rezultātus. Treneris pēc pusfināla spēles tā kārtīgi mums iedeva iekšā un teica, ka šitos poļus vajag obligāti apspēlēt, tāpēc, ka mēs nekad neesam viņam zaudējuši, bet viņi ir visu laiku, viņi top 5 komanda pasaulē, un viņi vienu lielākiem pretendentiem gan pasaules čempionātā, gan olimpiskajās spēlēs būs uz medaļām. Tāpēc treneris teica, nekādā gadījumā nedrīkst viņam dot tādu sajūtu, ka viņi var mūs apspēlēt. Pēdējā spēle parādīja, ka varam spēlēt pret ļoti spēcīgām komandām, varam nospēlēt ļoti labi. Diemžēl fināls ir bez mūsējiem, bet tas nenozīmē, ka spēle nebija gana aizraujoša. Spēruši soli pa solim, turnīra gaitā Itāļi arī finālā demonstrēja savu labāko sniegumu. Un, lai kā centās francūži, viņiem uzvaru todien nebija lemts redzēt. Tikmēr Itāļu brāļi Paolo un Mateo sniegumu tikai kāpināja.
ik pa brīdim izbaudot arī skatītāju fantastisko atbalstu. Rezultātā zelts ceļo uz Itāliju. Fināla mača rezultāts 2-0, 21-15 un 21-17. Jāpiebilst, ka itāļiem šī bija pirmā uzvara kādā no Masters sērijas turnīriem viņu karjerās. Sacensības bija pašas labākās, un es ceru te atgriezties vēl. Yeah, Jurmala was a really nice tournament. We came last year. Jurmalā bija ļoti jauks turnīrs. Mēs te bijām pagājušajā gadā. Ļoti laba atmosfēra, daudz līdzjutēju, lielisks atbalsts. Bija ļoti labas sacensības, un mēs ceram, ka varbūt nākošajā gadā te varētu būt arī Grand Slam turnīrs. Un tūlīt pats nopelnītākais mirklis – apbalvošanas ceremonija. Uz goda piedestāla visiem tiek medaļas un arī šampaniešu šaltis. Te nav stiprāko, te ir labākie un tie, kuri tie ir pelnījuši būt. No brāļu Ingroso sejām smaids nepazūd ne mirkli, un viņus var saprast. Zelts! Apsveicam! Un jau pēc nedēļas šajās tribīnēs noritēs Latvijas čempionāta pludmales volejbolā Ergo Open pirmais posms. Turpinam skatīties! Raidījuma turpinājumā. Gatavi startam! Bloks pāri visam, saule, lietus vējš, viss vienā dienā. Ergo Open pirmais posms vienmēr ir īpašs. Jauni un jau iepriekš saspēlējušies pāri. Gaisā virmo cerības, spriedze, cīņas spars un, protams, arī azarts. Šīs vasaras sezonas pirmais posms noritēja visai agri, vēl māja pēdējās dienās. Kopumā šosezon Ergo Open Latvijas čempionātā pludmales volejbolists sacensties 5 posmos. Jau 3. gadu čempionāts sekmīgi noris sekmē apdrošināšanas kompānija Ergo. Mums kā veselības apdrošinātājiem, protams, spītējot laika apstākļiem, pie tā mēs vēl piestrādāsim, bet ir ļoti liels prieks, ka čempionāts notiek visā Latvijā, ne tikai Jurmalā, bet arī Rīgā, Salkrastos, Jēkabpilī un Daugavpilī. Tas nozīmē, ka visai Latvijai, gan lieliem, gan maziem līdzjutējiem ir iespēja atnākt, just līdzi, priecāties, būt svaigā gaisā un tādējādi būt veseliem, sportiskiem, pozitīvi domājošiem. Lai gan vasara mūs pagaidām nelutina un laikapstākļi treniņiem smiltīs visu māju nav bijuši tie pateicīgākie, pirmajā posmā tika reģistrēts dalībnieku rekordskaits. Vīru konkurencē 38 dueti, dāmu 16. Kvantitāte ierasti nav galvenais, taču šoreiz līdzās tai bija arī kvalitāte. Skatītāji varēja redzēt pašus labākos, izņemot varbūt pirmo pāri, bet visu labāko, kas mums ir gan meitenēm, gan zēniem. Tas ir pamats tam, lai mēs gatavotos. Jau šogad ir daudz tādi starptautiski sacensības, kuras ir saistītas gan ar Baku pirmām Eiropas olimpiskām spēlēm, Eiropas čempionāts Klagenfurtē, pasaules čempionāts Hāgā. Līdz ar to tas ir par pamatu tam, lai nopietni gatavotos nākošajam gadam Rio olimpiskajām spēlēm. Vīru sacensības līdz pusfināliem noritēja bez īpašiem pārsteigumiem. Laukumos dominēja jaunizveidotie pāri Sorokins un Solovejs un Pļaviņš un Egliskauns. Kā arī pagājušā gada vienu no līderiem Točs un Finsters, kā arī Regža un Āboliņš. Vasara ir klāt, un tas pludmales volejbolistiem ir pļaujas laiks, lai plūktu augļus tam darbam, kas paveikts ziemas periodā. Puiši, kā jūs vispār gribējām zināt, kā jūs gatavojāties šai sezonai? Vai kaut kas īpašs? Šai sezonai mēs diezgan nopietni gatavojāmies. Parasti es ziemā braucu Turciju, tad šogad es paliku Latvijā. Teiksim, pēc jaunas programmas gatavojāmies un tad gaidām, kā sezona mums vai par labu, vai par sliktu tas nāks, bet mēs gaidām to rezultātu. Pagaidām mēs esam apmierināti, no fiziskā viedokļa. Vispār kāda sajūta, ka beach pilnīgi jau cits, bet vieglāk, vispār vieglāk, ja? Izskatās, ka vieglāk, bet ir grūtāk tā kā zālē, jā. Kā jūs vairāk varbūt piestrādājāt šogad? Varbūt tieši pie bloka un aizsardzības, jo tagad Armands daudz izvilka aizsardzībā un es kaut ko piebloķēju un tā rezultāts, jā, labs. Aizsardzība varbūt vairāk. Ruslans pārgāja no bloku uz aizsardzību un tā kā varbūt pie aizsardzības viss vairāk. Fiziskās sagatavotība diezgan daudz, 50% tas bija un, protams, sadarbība, jā. Sadarbība.
Tā, lai varētu uzcelt tur, kur tu vēlies piespēli, jo tas ir svarīgākais. Kāda kaut kas varbūt tāds īpašs, ko jūs darat iepriekšējā dienā? Jo, piemēram, es negribu īpaši neko komunicēt, es tāpat ieju sevi jau iepriekšējā dienā, kā jums ir? Mēs agrējam gulēt, teiksim tā, jā. Tas 11. jau ir agri mums, jā. Eju gulēt tikai 11. bet tā vairs nekas nav tāds baigais. Cenšamies pēc iespējas laicīgāk uz 11. Kaut kur ap 11. Vienkārši precīzi visi iet 11. gulēt, Mārtiņ. Es labprāt ietu ātrāk gulēt, bet kamēr ieliek bērnus, arī sanāk 11. jā. Nav tā, ka jūs kaut kā cenšaties, lai jūs neviens netraucētu, ka jūs jau koncentrēties iepriekšējā dienā, vai tā nav? Latvijā ir tā, ka ir iespēja tad ar ģimeni un lai vienkārši tās domas, lai nav jādomā par nākamo dienu, lai nav kāda tur satraukuma vai kaut kas tāds, tā labāk ar ģimeni. Ja ir pasaules kausā mēs aizbraucam, tad mēģinam neko lieku, nekur nestaigāt, nekur, tā, lai, teiksim, taupītos tajā nākamajai dienai. Nav tā, ka tu gribi palikt viens, lai neviens tev netraucē, tāds nav? Es nezinu, nē. Man tieši negribas vienam palikt. Negribas domāt pa volejbolu dienu pirms. Ir kaut kas, ko nedrīkst ēst, jo, piemēram, es zinu, ka Šuplets, hokeja treneris, viņš teica, ka nedrīkst ēst svaigus gurķus pirms spēlēm, un arī piena produkti. Ir kaut kas, ko nedrīkst vēl? Mēs mēģinām dienas laikā tomēr mazāk to gaļu ēst. Jāpēd kārtīgi brokastis, sauc pāris putriņa, banāns, viss tā dara. Un pēc pirmā treniņa nedrīkst neko smagu apēst. Es cenšos neēst gaļus, vairāk makaronus ar sieru, kaut ko tādu, salātiņus, un tad vakarā kārtīgi pēdu. Vai nav tā, ka pirms spēlēm negribas nevienu redzēt un tā koncentrēties un gribas palikt vienu? Nē. Kā kura reize? Kāda mača? Pēc zaudētām spēlēm negribas nevienu redzēt. Diemžēl nākās. Abi pusfināli Latvijas čempionāta pirmajā posmā vīriem izvērtās pilnīgi atšķirīgi. Lai gan lielajā finālā visi, protams, gaidīja kārtējo Mārtiņu Pļaviņu, Hermaņa Eglaskalna un Ruslana Sorokina Aleksandra Soloveja dueli, šoreiz tam nebija lēmts notikt. Par to vienā no pusfināliem parūpējās Haralds Regža un Armands Āboliņš, pieveicot Sorokinu un Soloveju itin pārliecinoši – 2-0. Otrajā pusfinālā tikmēr krietni spraigāku pretestību Pļaviņam ar Eglaskalnu prata izrādīt aizdītās vasaras Latvijas čempionāta varoņi Točs un Finsters. Abi cīņas seti aizritēja ļoti spraigā un aizraujošā spēlē. Abu setu galotnēs gan nedaudz veiksmīgāk izrādījās Mārtiņš ar Hermanu, svinot panākumu ar 2-0, tādējādi nodrošinot savu vietu finālā. Spēlē par 3. vietu tādējādi laukumā devās Sorokins Solovejs un Točs Finsters. Cīņa izvērtās varen līdzīga. Pirmo setu spraigā cīņā uzvarēja pirmie, bet otrajā Točs un Finsters viņiem ceļu negrieza, revanšējoties un panākot 1-1. Arī 3. setā veiksmi smaidīja Sorokinam un Solovejam. Lai gan cīņas gaitā vadībā pabija abas komandas, arī 3. setā uzvaru paņēma Sorokins un Solovejs. Galotnes Ruslans un Aleksandrs prot aizvadīt. Pēdējie 3 bloki sanāca vislabāk. Jā, mēs arī ceram. Tā bija plānots. Arī dāmu sastāvos šo sezonu ir izmaiņas. Starp ierastajiem pāriem pavīd arī jaunas sejas, bet pagājušā gada čempiones Mārta Ozoliņa un Agnese Leca joprojām ir kopā un, protams, centīsies aizstāvēt savu titulu. Dāmu turnīrā, kur kopskaitā cīnījās 16 komandas, līdz izšķirošajām cīņām aizspēlējās visas favorītas. Kā jūs vispār gatavojaties jaunai sezonai? Viegli lieta, kā trenēties, mēs noteikti pievērsam uzmanību ātrumam un spēkam. Tagad, kad smiltīs gājām, tad, protams, atstrādājam tehniku. Piemēram, kad ir izvēl grūts bumbs, ne tieši tur vienkārši pārsist pāri, bet precīzāk, stiprāk mēģināt un koncentrēties vairāk uz tām izspēlēm. Kur no jums ir tāda vairāk, kas uzmundrina, varbūt pozitīvāk, uz vairāk tā, saņemies, viss būs labi? Mēs abas kopā vienotrai, kā kaut kas neiet, tā vienotrai aiziet, visu var izdarīt. Jā, mēs vienotrai. Galvenais mierīgi, galvenais, lai nestresot un, ja būs stress, tad uzreiz būs savas kļūdas. Galvenais ritīgi mierīgi spēlēt. Jūs esat ļoti pozitīvas meitenes, tiešām malači. Bet tad ātri jautājums, kā jūs gatavojaties atbildīgiem mačiem un spēlēm iepriekšējā dienā? Cik jūs ejat gulēt, ko ēdat? Ejam gulēt ļoti laicīgi, ap 9. Jā, jo ir tā, ka tāpēc, ka pirmkārt jau trēniņi ļoti nogurina, mums jau režīmā tas ir iegājies, ka 9 jau tu jau pilnīgi esi atplīs. Ēdam mēs. Pirms sacensībām ir ļoti svarīgs, mēs pēdam kārtīgi gāju, makrāns, viss, kas dos enerģiju nākošajā dienā, jo tad var sanākt nākošajā dienā, kas starp spēlēm īsti nesanāk laiks paēst kārtīgi, tad ļoti svarīgi iepriekšējā vakarā ieturēt kārtīgas zivis.
Es ēdu visu izņemot maizu, bet mums laikam vairāk jāizvairās no šokolādēm, bet kaut kā nesanāk. Pirmajā no pusfināliem pieredzējusī Ines Jursona un talantīgā Tīna Graudiņa neatstāja nekādas cerības Agnesei Caicai un Lindai Grambergai, svinot ļoti pārliecinošu panākumu. Otrā pusfināla cīņa starp Ozoliņu Leci un Sandru Gozinu, Paulu Zirģeli, bija nedaudz līdzīgāka. Panākumu svinēja Latvijas čempionis. Spēlē par 3. vietu bija viss – emocijas, saule, vējš, lietus un, protams, skatītāju atbalsts. Īstena cīņa gan nesanāca. Zirģeli un Ragozina apliecināja, ka viņas šajā konkrētajā sezonas nogrieznī ir nedaudz labākas, svinot uzvaru pār Caicu un Grambergu 2 setos. Mūsu sportisti vienmēr ir uzsvēruši, ka Latvijas līdzjutēji ir paši labākie visā pasaulē. Un tādēļ tieši domājot par pludmales volejbola līdzjutējiem klātienē, ir sarūpēts šis Elektra Fashion Cruiser divritenis, kuru kāds laimīgais savā īpašumā iegūs sezonas noslēgumā. Viss ir ļoti vienkārši. Apmeklē Ergo Open pludmales volejbolā čempionātu, nofotografējies, liec foto Twitterī vai Instagramā. Un pēc katra posma 2 foto autoru izlozējot, iekļūst lielajā finālā. Un tagad mirklis attelpas starp spēlēm. To labākie momenti. Un šoreiz visa uzmanība blokam. Pirmā posma, pirmais fināls dāmām. Kas gūs virsroku? Pieredze vai jaunība? Viltība, spēks vai varbūt ātrums? Fināls dāmām bija ļoti kvalitatīvs. Iespējams, pat viens no kvalitīvākajiem, kāds pēdējos gados redzēts Latvijas čempionāta posmos. Virsroku tajā ņēma Ines Jursons pieredze un Tīnas Graudiņas spēle blokā, kamēr Ozoliņu Leci, lai saglabātu intrigu līdz abu setu izskaņā, kļūdījās pārāk bieži. Pirmajā no tiem Ines un Tīna panākumu svinēja rezultātu 21-18, bet otrajā vēl pārliecinošāk 21-15. Panākuma atsāka bija mazāk kļūdas pieļaut, un tas mums izdevās. Jo mēs dienā šīm meitenēm trenējamies kopā, tāpēc mēs ļoti labi vienu otras zinām. Un īstenībā es arī domāju, ka uzvarēs tas, kas vismazāk kļūdas pieļaus. Mēs nospēlējam stabilāk. Tā spriedze, ka iet punkts punktā un ka pēdējos punktos izraut, tas ir tāds ļoti tāda eiforiska sajūta, ka tu tomēr izcīni beigās. Tā spriedze paliks atmiņā. Serbi traģiski, tas pat nav īstais vārds, bija kaut kas vienkārši drausmīgs. Serbu uzņemšana varēja būt labāka. Pretvēja pusē puslīdz normāli cēlieni, bet pavēja pusē ļoti slikti cēlieni, līdz ar to Tīnai ļoti labs bloks, viņi paņēma blokā, mūs apspēlēja un viss spēle vienkārši drausmīgi. Fināls vīriem būs tikpat neprognozējams kā laikapstākļi šodien. Vīru finālā satikās komandas, kuras ikdienā trenējas kopā, tāpēc viena otru pazīst ļoti labi, un pārsteigumiem šādās reizēs vietu nav. Spraigas un ļoti līdzīgas izspēles mijās ar Pļaviņu un Egliskalnu pārliecību. Lai kā arī dažbrīd necentās Haralds ar Armandu, virsroku ņēma Mārtiņš ar Hermanu, svinot uzvaru 2 setos, turklāt itin pārliecinoši. Pieļaujams gan, ka sezonas turpinājumā Regža un Āboliņš prasīs progresēt un saviem potenciāliem pretiniekiem izrādīs arvien nopietnāku pretestību. Jāsaprot, ka ziemas periodā abu prioritāte ir klasiskais volejbols, kamēr Mārtiņš un Hermans mērķtiecīgi strādā treniņos Smiltīs. Mēs zinājām taktiski, ko mēs darīsim, un mēs centāmies arī to izpildīt. Un samērā akurāti nospēlējām. Bija kļūdas, bet viņiem bija vairāk. Līdz ar to tas mums palīdzēja. Visiem pierādījām, ka uz doto brīdi varbūt esam drusciņi nevis spēcīgāki, bet mums bišķiņi vairāk veicās. Uz doto brīdi, jā. Tas neko nenozīmē. Tieši tā. Visas komandas ļoti labas, ļoti labi visi spēlē. Līmenis labs. Turpināsim strādāt, lai arī celtu savu līmeni un mēģinātu sev pierādīt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas.
pietrūka. Es domāju, ka stabilitāte vairāk mums. Mārtiņš arī labi uzsver, nenoņēmamies pāris reizes, ir rezultāts redzams, jā, zaudējām. Vesels 3 spraigas un nedaudz arī lietainas dienas Jūrmālas smiltīs ir aizvadītas, un tagad baudām pirmos uzvaras priekus. Dažs sevi apliecināja jau sezonas pirmajā posmā, bet citiem lielās uzvaras vēl tikai priekšā. Līdz Latvijas čempionāta batālija 2. sērijai nav jāgaida ilgi. Kamēr mūsu vadošās vīru komandas startēs starptautiski mēroga mačos ārpus Latvijas, citi jau no 12. līdz 14. jūnijam pulcēsies uz 2. Ergo Open posmu Jēkabpilī. Dāmām gan jāpaciešas nedaudz ilgāk. 2. posms viņām jūnija beigās Rīgā.